Всем привет! Я Татьяна Левандовская. 9 августа. Я нахожусь на эспланаде в Риге, где сегодня проходит бургерный фестиваль Бургерфест 2025. Здесь на фестивале сегодня очень много участников, палатки, вагончики, столики стоят. Я постаралась как можно подробнее показать всех участников. Все самое интересное я постаралась снять, какие-то процессы, жаровни, печи интересные, в которых готовятся бургеры. И еще мы сегодня увидим конкурс на быстроту поедания бургеров. То есть надо будет не как можно больше бургеров съесть, а как можно быстрее съесть один бургер. Финал этого состязания будет проходить завтра. А сегодня я сняла первый полуфинал, первые 6 участников. И посмотрим, кто же победил в этом непростом состязании. Еще посмотрим мотоциклы. Я не знаю, как правильно сказать. Наверное, какой-то мотоклуб сегодня посетил это мероприятие, потому что оно само по себе такое брутальное. Бургеры, пиво, мотоциклы. И еще нам расскажут о процессе приготовления пива, о его составных частях, и какие-то большие и маленькие секреты здесь нам сегодня откроют. Еще хочу напомнить, что мероприятие это является общественным, и фото- и видеосъемка на нем разрешена. Так что, кто себя увидит в моем видео, тот большой молодец. Есть Том замечательно, рекомендую. Он как раз будет принимать участие в конкурсе. Нет, самку нет, я сам делал. Котлет. И я сегодня больше ничего комментировать не буду. Простите, пожалуйста, меня те, кто привык к моей болтовне. Но сегодня просто будем ходить, смотреть, вдыхать ароматы и присутствовать на этом фестивале бургеров. Спасибо всем, кто посмотрит мое видео, и спасибо всем, кто его досмотрит до конца. Напоминаю, что в конце будет соревнование на быстроту поедания бургеров. Так что aiziet! Man lūdzu vienu briežu burgeru ar teriyaki. Tātad čau visiem, šeit Fuego Barbecue. Mūsu burgeri sastāvā sarkanais sīpols, marināts gurķis, marinātiem sīpols, Latvijā augstas lielopiņš, barbecue, bekoni un tikko smaigi cepti traucīgi frī kartupeliņš, lai labi garšo. Jā, tātad šāds ir Fuego Barbecue.
Fuego barbecue, droši ejam priekšā, kamēr Bārbara King ņem savu burgerību. Jā, mēģinam pierakstīt Fuego barbecue. Fuego, jā. Varat aiziet pagājušot tur uz vietu, tad došu jau saimniecei pastāstīt nedaudz par savu burgeru un vietu. Pēc visiem mēs esam Kio restorāns. Kio, tas ir saistināts no Kolekvāra. Mēs atrodamies Jūrmalas golfklubā. Mūsu uzņēmumam ir pieredze vairāk kā 11 gadi golfā klubos. Šodien mēs gribam pasniegt žūrijai mūsu Krapšķīt vistas burgeri. Šeit mums ir pārpataļ maizīte ar zīmīgu cipoli, Krapšķīt vistas, pašai klīt mājo šīsi tēmīte un porcelānā pašai Super, ko garšojam un jā, tādā nelielā burgera stafetē dosim vārdu ikgadējiem dalībniekiem vairāku balvu ieguvējiem, jā. Un es tā citu, ja neesmu pamanījuši, es domāju, ka daudz Rīgai pamanījuši, bet tomēr ikgadīgi, kurš agrāk vairāk dzīvoja pie pārdevējs pie atbalstīgi tirdzniecības centrā, ir jau no paša gada sākuma stabilā ar savu lielisko meksikāņu stilu vietiņu. Un viņš aktuālā burgeru festivālā ar jauniem pārstāvjiem, par kuriem viņš pastāstīs arī šolīt. Viņi dedīgi sagriezīs savu burgerīti un tad dosim vārdu katrai teikt. Jā, mēs saprotamies brīdis brīdot, un tad jau pievērsīsimies, jā, bija arī mūsu droši dalībnieki nākam, palātām saviem burgerīšiem. Un tā, kāpēc Elizabete ar savu burgerī droši ejam priekšā žūrijai, un burgerī dalībnieki, Elizabete vēl viena dalībnieki. Katrs kā, jā, kā tāpēc Ivo teica, vešiem gabalīņiem. Droši žūrijas izbaudam, tikmēr aicināšu jau Kasparu no Kingu burgerīšu. Jā, šis lieliskais amerikāņu tīklis skolas autobusiņš vienmēr pavarot tikai skolēnus, bet arī visus pieaugušos visos festivālos Latvijā un tikai neizglaiks daudz izstrāst. Mums tā ir maiko burgerīšu pastāstē arī, ko es šeit sagatavoju. Jā, viss tās teltīgs ir, bet uguns teltīgi ir kārtīgi uguns, tā kā aizējam un apmaiņš. Un jā, varam te burgerīši jāsīst un apmaiņš domājums. Brandīņš, jā, ļoti labos mūšķinās. Tā kā harizmātiskā pastāvēs. Viens no mūšķinām pastāstīs, jā, tā teikt, ko viņš ir darījis? Viņš teica, ka stundu vēl jāgaida. Laiviņš bakās burgeru festivālā un Cels blakām, jā, itāļu gaunas burgerīši Brandviņas izpildījumā. Tā kā, mums visiem patīk Itālija, tāpēc aizējam un pagašājam arī. Eagle, watch out! Be careful! Tiešām šajā burgeru festivālā grūti ir pateikt, jo visi šeit ir burgeru gatavotāji ir ar lielu pieredzi un var izcelt, sastieties jaunajām burgerām ir jauns konkurss,
būs Jā, bet zini, pēc rindīgi kārtot jānāk. Ideāli. Sveiki visiem, lai visiem jauka diena. Sveiki visi. Šodien pagatavoju burgeriem. Un tāmērķīgs prezentēts kafēnu burgeri. Mums ir arī mint coffee. Mint coffee ar, cik es saprotu, vegānisko burgeri, vai ne? Jā. Nu ko, nāc un stāsti, kas jums tur ir pagatavots? Šodien no kofeja graudu burgerī. Vidū vai galā varam atrast un pagaršot interesantas pieredzes, tās tiesas garšogājas. Jā, iesaku nedaudz pūpināt un pamēģināt. Priekš rindīgs daudz man prasīties blakus jūs šitam kanīnam. Tā, nu kā iet, cik apmērināt, kā jums liekas, ir interesanti, ir izpildīgs uzdevums? Pa īsti, ja? Dāmas, man liekas, gan tā nedomā, vai ne? Bet, kad maļas ražotājiem ir pa īsti, ja dāmas saskat, kā ir? Oh, this is just like, you know, restaurant food. Super. Nu, kā jums? Pilns vēders, un tā arī ir jābūt kārtīgā konkursā. Nu ko? Pasīties, kā mums iet. Nu ko, un pēc brīža jau turpinam ar citiem dažādiem konkursiem. Jā, gatavojamies Vestils no Jē. Būs iespēja pieteikties pēc brīža, kad es pateikšu, kad ir pieteikšanās atklāta un cik dalībnieki varēs. Не совсем. Jā, vārds uzapstāt, ka mēs varam jums sazināties vienkārši. Tu sap telefonu man daudz. Fotogrāfs, redzat? Jā, viens brīvprātīgais. Jā, vārds uzapstāt, ka mēs varam jums sazināties vienkārši.
4 izēvielām kviešus klāt. Respektīvi, 4 mums ir obligātās, tālāk mēs varam likt pēc mūsu ieskatiem vai nepieciešamības. Medals, liekam klāt medu kā 5. un tā tālāk. Ūdens. Ūdens ir ļoti būtiska alus sastāvdaļa, jo apmēram 90–96% no sastāva alu ir tieši ūdens. Tāpēc ir ļoti būtiski iegūt pareizu ūdeni, kas mums dos krāsu, aromātu, garšu un cukuru. Ļoti bieži, kad mēs runājam par izēvielām, mēs dzirdam to, ka alum ir nepieciešams cukurs. Jā, ir, taču Rimi, Maximas, Lidl un citu veikalu cukurs mēs neizmantosim. Mēs iegūstam dabīgo cukuru no šī te miežu iesala. Mēs, gatavojot Mežpils alu, lepni ar taisnu muguru, varam jums godīgi pateikt, ka mēs pilnīgi visos Mežpils alos izmantojam Latvijā audzētu iesalu. Alus nav kalorijām bagāts dzēriens. Alu ir 0% talku, bezalkoholiski alu ir 27 kilokalorijas, kas ir ļoti maz, un tas nav uztura kā bagātinošs dzēriens. Savukārt, apiņi, kas ir iekšā alu, rosina apetīti. Un pie tā, ka mums rosinās apetīti, mums gribās kādu garšīgu burgerīti, kur jūs te varat nobaudīt, kādu kartupelīti vai kādu citu veidu ēdienu. Alus neveido veideni, tas tikai rosina apetīti. Starp citu arī no pulvera neviens alus šajā zemeslodē pagaidām, cik man zināms, nepastāv. Ja jūs man tagad parādīsiet, kur es fiziski varu pasūtīt... Ja, super. Mums jau ir 6. Jā. Tu jau biji pieteicies, ja? Iepriekš pieteicies. Super. Jā, mēs vakar jau sasveicinājāmies, jā. Jums ļoti īstenībā spēcīgs dalībnieks, jā, tā kā saturieties, jā. Minūtē, ja? Minūtē vienu vai vairāk? Indriks, ļoti labi. Indriks, klausies, un kā tev veicās līdz šim burgera ātrēšanā? Tev kur? Super. Ļoti labi. Jā, kā mēs redzējām, ir sevišķi dalībnieks, kas mums ir no motokluba. Kāds bija motoklubs? Rēgi. Vai ir kāds no rēgiem? No, ir. Jā, protams. Ir arī rīdzinieki šeit. Jā, mazāk, jā, rēgu vairāk. Nu ko, laižam gaisā, tātad tur es veikšu atskaitu 3, 2, 1, jā, vēl pagaidām nēdam. Nu ko, es paprasīšu sekundāns gatavas? Ar laiku uzskaitu, jā? Skatītāji gatavi? Super, nu ko, ātrēšanas konkurss, jā, kopā ar Rīgas burgeru festivālu, Fandas maiznieku. Nu ko, 3, 2, 1, aiziet! Tukšu muti un arī tukšu stīvi.